Klausies Nacionālo. 51. sērija Paula Pļavniece un Līga Zeļģe. Esiet sveicināti Nacionālā teātra 106. sezonas pirmajā podkāstā. Un šodien pie manis ir režisore, aktrise, bet es gribētu teikt, ka vairāk režisore Paula Pļavniece. Sveiki! Sveiki! Paldies, ka tu atradi laiku atnākt pie mums uz podkāstu. 29. oktobris, pirmizrāde. Salasvārni, salas vasarnieki. Par ko būs šī izrāde? Kāds varbūt ir stāsts? Tā ir bērnu izrāde, vai ne? Tā ir izrāde bērniem, kas ir, man liekas, tāda diezgan leģendāra. Tur gan dalās cilvēki, kam tā ir ļoti nozīmīga dzīves grāmata, un tad ir tie, kas viņu vispār nemaz nezina. Bet, respektīvi, Astrīdas Lindgrēnas grāmata Mēs Salasvārni, salas vasarnieki. Un, kas, manuprāt, un arī visas tās radošās komandas prāt, tāda grāmata, kas kaut kā iemieso sevī tādu visīstāko vasaras un bērnības sajūtu. Un kaut kā tā, tad... Bet par ko ir tas stāsts? Tur tādos neatklājot intrigu. Jā, par tādu sinopsīti, par ģimeni, kas noīrē vasarnīcu uz salas, māju uz salas. Un tad kā viņiem tur veicās uz tās salas, viņi iepazīstās ar vietējiem salas iedzīvotājiem Zviedrijā, tas viss ir šērās. Un kāda tur tā dzīve, kā viņa rit, un kaut kā par to jau arī ir tas stāsts par kaut kādu to vasaras labāko dzīvi. Vasara, bērnība. Sala, jūra, tas jau izklausās labi. Man vairāk vecāki ir jautājuši, kādai bērnu auditorijai tā izrāde vairāk ir piemērota? Viņa līdzīga kā grāmata. Es domāju, ka tas ir sākuma skola. Patiesībā varbūt bērndārza pēdējie varbūt kaut kādi brīži. Droši vien katrs vecāks jau zina to savu bērnu, jo šeit ir diezgan jāsako stāstam un jāspēj izsakot personāžiem un stāsta pavērsieniem. Tā kā es pēc tādas savas zināšanas un izpratnes un pieredzes teiktu, ka tās ir bērndārs varbūt kāda pašas beigas un tad tā sākuma skola. Bet, protams, ka katrs jau pazīst to savu draugu un līdzgaitnieku vislabāk. Tā kā varbūt kāds ir vēl mazāks, un varbūt kāds ir pat vecāks. Jo īstenībā, man liekas, ka tādai mūsu paudzei arī tā grāmata ir ļoti populāra un tāda īstā bērnības grāmata. Un man ir jau daži draugi, kuriem nav bērni, kur teikuši, ka viņi nāks. Un nevis tāpēc, ka tas kaut kur es tajā esmu iesaistīta, bet tieši tāpēc, ka tā ir kaut kāda tāda viņu bērnības atmiņa. Bet tā ir tava bērnības grāmata. Jā, absolūti. Un kā tu nonāci līdz šim stāstam, kad gribi iestudēt tieši šo stāstu? Man liekas, tas bija tāds patiesībā satikšanās brīdis vairākiem tiem ceļiem, kas no vienas puses bija Edgars Mākens kaut kādā brīdī, kur viņš bija ar Ievu Struku, laikam runājot par kaut ko minējis šo grāmatu. Un tad līdzīgi Ieva kaut kad man uzdeva jautājumu par tām manām kaut kādām grāmatām un tām bērnības atmiņām. Vai kas būtu tas, kas ir interesants, un kaut kādā tādā sarunā visi tie punkti kaut kur saskārās. Un tā kā es iepriekš teicu, kad ir tie, man liekas, cilvēki, kuriem tā ir tāda, ja var lietot angliski, degrāmata, un tad mēs kaut kādi vairāki no dažādām pusēm pēkšņi kaut kādā vienā telpā, laikā un gadsimtā satikāmies, ka tagad ir tas brīdis, kad tas jādara. Es no aktieriem, kas piedalās šajā ansamblī, mazliet es dzirdēju, ka tur būs ne tikai aktieri, ne tikai viņi dziedās un spēlēs un piedzīvos šos brīnišķīgos notikumus, bet būs arī lelle. Jā, tā ir tāda lieta, ko mēs gribam, ka tas ir mazliet pārsteigums, bet tas nekas. Labi, man bija jautājums nākamais, bet es nezinu. Nē, viss kārtībā. Mēs līdz pirmajām fotogrāfijām droši vien, ka mēs to paturētu noslēpumā. Bet jā, tas var būt arī Nacionālā teātra aktieriem tāds jauns izaicinājums, kas tieši arī šodien nāk no mēģinājuma, kurā mēs ar to strādājām, ka tu esi atbildīgs ne tikai par sevi, bet arī par dažiem četrkājainajiem draugiem, kas tev ar savu kaut kādu eksistenci ir jāpadara dzīvi, kas ir tāds jauns uzdevums, kas patiesībā nav arī maz tik vienkārši. Nē, tas nav vienkārši. Jā. Un arī tajā brīdī, kad tu esi ne tikai lelle, bet es esmu un man ir vēl blakus tā lelle, kur tev ir tā dažādo spēju apvienošana, tā kā tas buņģiera kaut kāda tā, ka katru roku spēlē citu ritmu. Jā. Un es vēl dzirdēju, ka viena no šīm lellēm būs suns. Jā. Bet es tā mazliet painteresējoties dziļāk, nonācu pie secinājuma, ka tu esi tāds suņu cilvēks. Jā, normāls, jā.
Un tev ir sunīts. Jā, man ir. Es paskatījos ķepu no sirds. Jā, tas bija tik sen. Tas bija 2016. Un Prāt. es tieši domāju, tiešām viņi man izmetīs tik senu raidījumu. Jā, un tad arī tas skaistais stāsts par to suni. Un es domāju, vai šajā lellē un šajā stāstā varbūt par šo suni tu ielika arī savu pieredzi un savas attiecības ar suni. Jā, es domāju, ka tas varbūt arī kaut kā tas iemesls, kāpēc tā grāmata man bērnībā uzrunāja. Jo es kaut kā vienmēr tie suņi, tas ir tā kā, daudz cilvēku saka, ka tā kā kopumā nav izskaidrojums, ko mēs esam tādu labi izdarījuši, ka mums ir doti suņi. Jo patiesībā, un arī tādi cilvēki, kas ir vīlušies kaut kā dzīvē, un cilvēkos saka, ka tā vienīgā lieta, kas liekas, kas ir forša šajā pasaulē, ir suņi. Man tiešām tas dzīvnieks kaut kā fascinē un liekas absolūti brīnišķīgs. Un varbūt tāpēc man tā grāmata tik ļoti patika, jo tas stāsts ir par meiteni, kas dzīvo uz salas ar milzīgu suni. Un, un noteikti tā mīlestība pret dzīvniekiem, vai šajā gadījumā tieši pret suni ir tā, kas... kad tu dzīvo it kā to pašu dzīvi, bet ar to suni vai ar to dzīvnieku, kuram kāds, lai viņš būtu, vienkārši viņi ir kaut kā labāka un viņi ir priecīgāka, kas, man liekas, un arī tāds draugs, man liekas, kā suns tādas ir, cilvēks tāds nevar būt, tas gan ir skaidrs. Jā. Vismaz tik ilgstoši, jo suns ir visas savas dzīves laikā tāds, kāds viņš ir. Mēs cilvēki varam varbūt kaut kādu nosacītu dzīves periodu būt tik labi. Bet arī tas veids, kā viņš tevi, kā to saimnieku, kā to cilvēku, kā viņš uzlūko un kā viņš tevi mīl, ar visām tām tavām īpašībām, kas tev ir, ar visiem taviem sliktajām īpašībām. Jo cilvēks, kā draugs, viņš tomēr skenē, viņš pielāgojās tam, kāds tu esi, bet tas suns tomēr ir tas, kurš tev ir neatkarīgi no tā, vai tu esi bijis kaut kāds. Protams, mana suņa gadījumā tur ir mazliet cits stāsts. Tas bija diezgan, tas bija skarbs stāsts. Man ļoti aizkustināja tas mazais, stāsts par to roku. Vai ne, kad viņš bija pieredzis, ka tā roka ir ļauna un kā ir jāiemācās, ka tā roka ir laba. Jo tā, teiksim, man Bonifācija gadījumā, tas ir arī tā apziņa tev kā cilvēkam par, kas ne jau kaut kā domājot par sevi, cik es esmu izdarījis labu darbu, bet tieši par to, ka kā tu vari ietekmēt lietas arī tādā attiecībā, šis tāds pret dzīvniekiem, bet ka tu vari iedot kādam to otru iespēju vispār kā noticēt tai pasaulē un kā uz viņu skatīties tieši. Un tāpēc es jau kaut ko... Kāpēc tu izdomāji tieši no patvērsmes paņemt? Tas bija... Tu vienkārši biji sunīti? Jā, klasisks stāsts. Es gribēju suni un man liekas, ka tas bija tipiski, kad dzīvo cilvēki dzīvoklī un visi saka, Dievs, tikai ne suni. Un tad likās, ka tas mazākais varētu būt taksīts un mēs braucām skatīties taksīšus, daudzāt, es neatceros vairs, bet un pa ceļiem, iebrauksim tajā patversmē. Un tādam cilvēkam kā man, tas taču ir nereāli aizbraukt no turienes prom bez tā suņa. Un tur arī, protams, tipiskais stāsts, kā vienmēr visi stāsta, kā tu izvēlējies suni patversmē, bet tiešām visi tur rej un ārdās, viņš vienkārši stāv un skatās virsū un nerej. Kaut kā tas, ka viņš izvēlās tevi kaut kādā ziņā. Jā, man liekas, ka pēc tam ja tu viņam devis to otru iespēju, ka tā jau ir, tā ir kaut kāda virsmīlestība, kaut kāda jums tāda virssaikne. Jā, jo to es varu teikt, ka man ar viņu ir kaut kāda īpaša saikne ar to dzīvnieku, jo, ja viņš tikai no cilvēkiem, tātad, viņš tur sists un mocīts un spīdzināts sunīts, viņš to cilvēku pazīst kā absolūti ļauno tēlu, no kura nāk tikai negatīvas un ļaunas emocijas. Un ja tu esi tas pirmais, kurš viņam parāda, ka cilvēkā ir arī tās labās krāsas kaut kādas un tas mīļums, tad viņš ir man tā kā tāda, ka mēs esam divatā, tas ir kaut kāda tā mūsu ķīmija ir pilnīgi tāda nepārraujama. Bet kā domā, tas ļaunums iedzimst? Vispār, piemēram, ja mēs runājam par bērniem, vispār, kā tik ļauns cilvēks, jo man liekas, ja viņš var būt ļauns pret dzīvnieku, viņš var būt tikpat labi arī ļauns pret cilvēku, jo un tad es pat kaut kādu laiku strādāju ar bērniem, es domāju, bērni, viņi taču piedzimst, viņi ir tik forši. Katram ir savs raksturs, temperaments un vajadzības, bet es domāju, es par to tādā lielā kontekstā esmu aizdomājusies, vai vispār no kurienes rodas tas ļaunums, vai viņš... tā ir tāda filozofija. Jā, bet par bērniem runājot, tas ir tas, ko tu saki, ka viņi ļoti
spoguļo vecākus. Jo arī šai mūsu suņa gadījumā mēs strādājam ar kinologu, un mēs jautājām, kā viņam šķiet, jo nebija zināms. Viņam bija izlausti zobi bijuši, viņam bija uz vēdera dzēstas cigaretes. Un mēs prasījām, kā jums šķiet, kas tas varētu būt. Un kinologs teica, visbiežāk šādā gadījumā tie ir tieši bērni. Tas nebija mūsu suņa stāsts, jo viņam no bērniem bija vismazāk bail, viņam visvairāk bail vēl joprojām pēc 11 gadiem ir no pieaugušiem vīriešiem. Tātad tie bija vīrieši, bet viņš teica, ka tie ir bērni, kuriem tiek darīts pāri mājās. Un tā var nebūt fiziska vardarbība, tā var būt emocionāla vardarbība, tas var būt, kā tagad saka, bossings, bullyings, mobbings, viss pārējais, vai vienkārši vecāki ir nepievērš gana uzmanību. Un tas ir vienkārši tas veids, kā bērni pēc tam to spoguļo uz tādu it kā nākamo līmeni, kas ir šķietami tā kā vienu soli zem manis, kuras varu izpaust to savu agresiju. Un, es kaut kādā ziņā varu iztēloties, ka tā tas tiešām var būt. Bet runājot par bērnu izrādēm, man liekas, ka tā ir tāda baigi laba un patusaina skan tāda svētīga lieta, ka tiek taisītas izrādes, radītas izrādes bērniem, jo bieži vien tajā teātra vidē kaut kā bērni izrādes, varbūt tas mainās pēdējos gados, bet viņas tā kā ir kaut kāda tāda cita kategorija, bet man liekas, ka tā ir tāda baigi lielā tēma, kā radīt bērniem to skaisto, tā kā atbalstīt viņus viņu bērnībā un nesačakarēt to bērnību, jo ja tā bērnība nebūs tāda sačakarēta un būs forša pilna skaistām atmiņām, viņi tieši tā izaugs par foršiem un labiem cilvēkiem. Un arī aizdomājas, kurā brīdī vai ne, arī, kad es strādāju kaut kad ar tiem bērniem, kurā brīdī vai ne, viņi tā kā paliek par tiem nīgriem pieaugušajiem. Kā sevī saglabāt to bērnu. Un tu biji kaut kur rakstījusi, ka tev strādājot ar bērnu izrādēm, tas ir tā kā terapeitiski. Tu biji toreiz, tu runāji tādā kontekstā, kad ir ļoti svarīgi pa laikam atcerēties, dzīvojot šajā vidē, kādā mēs dzīvojam, šajā laikmetā, to brīnišķīgo spilgto kā bērnību, kā to skaisto radīšanas prieku kaut kā tā. Jā, tā ir. Es īstenībā kaut kad par to domāju, jo, man liekas, to tumšo krāsu diezgan pietiek vispār dzīvē. Un ir ļoti forši, ka tu vari radīt tās pretējās kaut kādas, kas ir tās priecas. Vienkārši, man liekas, ka prieks ir diezgan laba pašvērtība vispār dzīvē. Ja tu atnāc uz izrādi arī, tas, ko es mēģinu darīt, vienmēr veidot tās bērnu izrādes, ka viņš arī ir pieaugušiem. Jā. Un ka, ja tas pieaugušais, viņš atnāk līdz tam savam bērnam, viņš vienkārši ir priecīgs pēc tam. Tā, man liekas, ir ļoti forša lieta, ko izdarīt ar pieaugušu cilvēku. Viņa kaut kādā ikdienas. Ja tu tā tiešām pajautā, kad tu esi bijis tā pa īstam priecīgs, un ja viens no tiem gadījumiem ir, kad tu esi iznācis no kādas teātra izrādes, man liekas, tā ir ļoti laba lieta. Bet kas ir tas, kāpēc pieaugušie cilvēki aizmirst priecāties? Es nesaprotu, bet aizmirst. Jā. Es esmu pat disties, un tad man saka, ka es esmu vieglprātīga, es jau neredzu, tā kā ārā taču ir šausmas, viss ir slikti, tas ir slikti. Jā, vai ne? Uz kurien mēs uzliekam tos akcentus? Jā, bet tas jau ir tā, jau vienmēr tas ir kā tu pats to sev izdari patiesībā. To nepriecīgumu, ja mēs to tā varam nosaukt. Bet, protams, ka ir tas... Tas jau arī ir saprotam, ka tā dzīve ir tāda, kā ir, un mēs jau nevaram visi pa viņu tā soļot. Un nē, es izvēlos būt ka tas tiešām dažreiz varbūt tā, kaut kādā... Tā ir grūta izvēle. Jā. Kaut kā. Un es saprotu, ka tā nav tā pirmā izvēle. Un, protams, ka ir cilvēki, kas nodarbojas ar kaut kādu pašu suģestīvu, kas varbūt tā ceļās katru rītu, un es šodien izvēlos būt priecīgs, bet tas droši vien iespējams beidzās pēc 10 minūtēm. Jā. Bet jā, par tām bērnu izrādēm vēl runāt, tas, ko tur citēja, ir par to, ka vienkārši, man liekas, tā ir, tas kaut kā rada to pasauli viņiem, kādā es pati gribētu dzīvot, kurā tu esi kaut kādā brīdī dzīvos salas ar milzīgu suni, tad pie tevis nāk ciemos 3 milzīgas miegapelles, kas tevi iemidzina, tad tur tiek sasādēts brūnais sieris un detektīvs brauc viņu risināt. Kaut kāda tāda, tā varbūt ir stāsts par kaut kādām tām realitātēm, paralēlējām, ko tu vari radīt tai cilvēku dzīvē, kur viss notiek tā, kā tam ir jānotiek un kā mēs esam pieraduši un kā būs.
Un citādāk nebūs labāk. Kā nebūs labāk? Ir jau labāk. Kaut kā kurā jomā, protams. Pēdējā laikā, tas droši vien mēs varētu runāt par kaut kādiem jau vairāk kā 10 gadiem. Latvijas teātros ienāk tādas spēcīgas sievietes režisoras. Tu, Ines Mīčula, arī Inga Tropa taisa nav labs vārds, rada skaists izrādi, bet līdz šim vairāk tā ir bijusi tā kā, tā ir teikts, ka tā ir režisors, tā kā ir vīriešu profesija. No kurienes tāds stereotips? Es domāju, ka tas ir vēsturiski, jo patiesībā es ļoti, kā es pati esmu teātris trupā Kvadrifrons, kas patiesībā ir tāds, kaut kāds, mēs mēģinām sevi kaut kā definēt par tādu, varbūt, laikumnieks varbūt nav īstais vārds, bet, kaut kā gan formā, gan visā tajā saturā iet ar tādu šodienas aktuālo tematiku un arī tādu formoloku, bet tas varbūt nav tik svarīgi, kā tas, ka diezgan daudz sanāk braukāt arī uz kaut kādiem festivāliem un jau pēdējo 10 gadu nogrieznī. Un man gribas teikt, ka es ļoti jūtu, ka mēs esam uz tās robežas runājot par tām teātru skolām un arī par šo pieredzi, kā tas ir pierasts. Pat tādā ģeogrāfiskā kontekstā, jo patiesībā jau, kas nāk arī no tās Krievu teātru skolas un no tā visa, kas mums ir, un patiesībā ļoti daudz tādas arī teātru kompānijas, kas jau ir sen un arī Eiropā un arī Skandināvijā, kur pat ļoti bieži tas vispār nekā netiek nodalīts, ka tur ir vienkārši apvienība, kas strādā kopā un visi ir mākslinieki un skaidrs, ka tur kādā brīdī, kurš uzņemās kaut kādu konkrētu funkciju, bet ka tur tiešām dzimumam nav nozīmes. Bet es vienkārši domāju, ka tas, ko tu saki, tas ir vienkārši par to, ka tas laiks mainās un mēs viņam mainamies līdzi, kas patiesībā ir ļoti forši. Un arī, no tā man patīk strādāt. Es absolūti esmu komandas strādātājs. Kā tu atrod tās savas komandas? Jo tiešām arī tu ļoti bieži sadarbojies ar dramaturgiem, kuri rada kopā ar tevi stāstu. Kā tu nonāci līdz šai radošai komandai? Jā. Zini kā, laikam, viņi kaut kā... Viņi tomēr nav vienveidīgi. Viņi uz katru izrādi tomēr viņi ir citādāk. Jā, skaidrs, ka, protams, kad mēs katrs dzīvojot šajā valstī, kas ir, būsim godīgi, ļoti maza, mēs diezgan tā, ka pat ja nepazīstam, bet zinām tos cilvēkus, kas, teiksim, ja tu domā par scenogrāfiju, kas nodarbojas ar scenogrāfiju vai par kostīmiem ar kostīmiem, bet kaut kā es varu teikt, ka tas laikam ir kaut kā liktenīgi, ka visbiežāk kaut kur tas cilvēks man uzzib vai tā kā saka, uzskrien priekšā jau kādu laiku iepriekš, un tad, kad man ir nepieciešams kāds komandas biedrs, tad pēkšņi es par šo cilvēku atceros. Un protams, ka arī tā kā zinot to estētiku, kādā katrs nav, jo katram jau ir kaut kāds tas savs rokraksts un veids, kā viņš strādāja arī par savus vārdu. Man tā kā uzreiz Kristaps, jo es ar viņu nebiju strādājis, bet es viņu zināju, man bija tā kā pilnīgi, man bija priekšā viņš un Berta un visi tā kaut kā, tu tā kā sajūti to, tādu, es pat grūti pateikt, bet nevis tādu garšu, kā tas varētu būt, bet kaut kādu to intonāciju, to gan vizuālo estētiku, gan muzikālo, un tāpēc tu kaut kā tos cilvēkus tur ielasi tajā komandā. Un kādu satikies ar Kvadrifronu? Tas stāsts ir garš. Jūs tā kā beidzāt skolu kopā, jūs neesat klases biedri? Jā, mēs esam cita Es zinu, ka kaut kas bija mācījies Rozentāļos kopā. Klaus Rāns, jā. Ar Kvadrifronu īstenībā, kas ir interesanti, mēs kaut kā arī minēts Kvadrifronu mājaslapā, ka tā viss sākās no ļoti vienkāršas sarunas. Mums bija tāda ļoti traka izrāde ar Kati Krolu un Reinu Bērziņu staciju, nezinu, kas kurienes Valmieras teātra festivālā, kas tīri labi, lai pat neteikt, ļoti patika dažiem no Kvadrifrona pārstāvjiem. Un mēs kaut kādā vakarā sēdējām pie Valmieras slavenajām kojām ārā, un bija kaut kādas sarunas, un tas sākās ar kaut kā, ka viņiem laikam bija patikusi tā izrāde vai kaut kas tāds, un vai tu negribētu kaut ko ar mums iestudēt, vai vispār kaut ko. Un tad tas sākās ar to vienu izrādi, kas laikam bija perturbants, kas arī bija izrāde bērniem. Pēc tam nākamā bija vecmāmiņu valsts, tad bija Covid, laikam 24. Restīvi, ka tas bija tā soli pa solim, un tā ir tā, ka tu satiec tos cilvēkus, kas ir tavējie,
Kad tad pēc tam tas uzaicinājums būt kvadrofronā, viņš likās kā tāds tiešām absolūti loģisks turpinājums, jo tu vienkārši satiec tos cilvēkus. Un es par tos daudz teikšu par kvadrofronu, kad arī tur teikšu cilvēki, kas nav no šīs profesijas, ka viņi absolūti apskauž to kaut kādu domu biedrības līmeni. Kādā... Man liekas, ka tā ir tāda liela laime, kā dzīvē satikt to savus kā domu biedrus. Dombiedrs, varbūt latviešu valodā pat nav īstais vārds, jo tas neizslēdz strīdus, diskusijas, dažādus viedokļus. Bet tas ir kaut kā tāda, varbūt uz viena viļņa būt, vai vismaz tajā viena redzēt kā to vienu straumu, kurā jūs gribat būt kopā, vai arī straumu, pret kuru peldēt. Tie laikam ir, tie savi, es arī piekrītu to dombiedru, viņš, ka tie ir tādi savējie cilvēki. Un es vēl sapratu, ka tādā kvadrofrona kontekstā, ka tie ir cilvēki, jūs ar vienādām salīdzinoši līdzīgām acīm skatāties uz to pasauli. Ka tur arī tā atslēga ir, ka tu kaut kā pasauli redzi un izjūti mazliet līdzīgi, un tāpēc tu spēji būt tik tuvs viens otram un arī kaut kādā tajā mākslas varbūt izpausmē. Tu biji aizbraukusi uz laikmetīgās mākslas bienāli. Horvātijā. Jā, te uzaicināja. Kāda bija tā pieredze un atbraucot atpakaļ, vai tas tevi, noteikti tas atstāja tevi nospiedumus, vai tas tevi izmainīja arī kā mākslinieci, vai kāds bija šis piedzīvojums? Jā, tas bija pagājušajā vasarā tātad rezidencē Horvātijā uz Mazas. Ko tas nozīmē? Rezidence, tas ir, ka tu kā tev uzaicina, kurā situācijā tas notiek, bet kā mākslinieku vai izvēlās, vai kā open callos tu piesakies, bet šajā gadījumā caur Latvijas Jaunā teātra institūtu bija atbraukušas Horvātu šī bienāles kuratoras, kuras intervē dažādas latviešu māksliniekus un ļoti paldies viņām, man ļoti patīk, kad izvēlējās mani, kad es braucu un dzīvoju, man liekas, tur mēnesis kopā sanāca jūlijas, Horvātijā uz salas, diezgan mazas salas, kas īstenībā forši ar tiem arī salas vasarniekiem, tur tikai bišķiņ cits klimats. Un viņi izvēlās pārsvarā pēc darbiem, tāpēc es vienmēr saku visiem latviešu māksliniekiem ļoti svarīgi ir, man pašai pie tā jāpiestrādā, bet portfolio un ideālā variantā mājaslapa, bet tā ir... Mums liekas, Latvija ir tik maz, kāpēc man taisīt, jo viss tāpat zina. Tas ir, jo tas, lai savus apvēršanas paplašinātu, tas patiesībā ir ļoti svarīgi. Un tad viņš man uzaicināja tur, un tad kopā ar 2 horvātu māksliniekiem mēs bijām autori un arī vēl apakš tādas rezidences programmas mentori. Rezidents ir tas, ka tu dzīvo rezidencē kaut kādā vietā vai uz vietas, vai domājot par kaut kādu vietu un kaut kādā laika periodā veido savu mākslas darbu, kas varbūt patiesībā jebkurā disciplīnā. Un tad mēs arī izsludinājām vēl vienu konkursu, kur no visas Eiropas mums pieteicās mākslinieki. Mums bija jāatlasa vēl 5. No kurām valstīm? Mums bija Francija, Austrija, Horvātija, kas vēl bija? Vācija. Un arī Horvāti, protams, vēl paši. Un kas bija ļoti interesanti, jo pirmkārt, jo tad kuratori zināja, ka viņi tad gribētu mani un šos 2 horvātu mākslinieks, kas ir vizuālās un mākslas un performanču mākslinieki, arī cilvēki, ko es nepazīstu. Tātad mums diezgan ātrā laikā ar viņiem jānodibina kontaktu Zoomā, lai saprastu, kādus māksliniekus mēs gribam vēl piesaistīt šim projektam. Un tas interesantākais bija tieši tā sadarbība ar dažādu mentalitātes, raksturi. Jā. Un arī dažādas disciplīnas, jo patiesībā tāds teātra mākslinieks es biju vienīgā, vēl bija horeogrāfa meitene. Un kopā mēs taisījām operu ļoti īsā laikā ar vietējās kopienas iesaistīšanos. Un tas bija ļoti izaicinoši, bet kas ir forši tādās rezidencēs, ka tevi iemet tiešām tādā karstā vārošā katlā, ka tev nav vispār vairs variantu domāt kaut ko, kā es te jūtos, kā kaut kas tev ir vienkārši jādara. Un tev ir gribot, negribot, ar šiem cilvēkiem jāstrādā. Jo, un mēs jau esam pieraduši kaut kā tur spriest par lietām vai kaut kā komentēt tur citu rīcības vai kaut kā sajusties pēkšņi par to, ko kāds cits ir izdarījis. Tur tu vari to darīt, bet tas nenozīmē vispār neko un tas nevienam neinteresē. Bet ļoti forši. Es jebkuram cilvēkam, kas varbūt jūtās kaut kur iestagnējis vai kaut kā atdūries pret kaut kādu sienu, noteikti iesaku kaut ko tādu pamēģināt. Tu vēl gribētu kādreiz? Jā, es īstenībā. Tas arī bija foršs formāts, viņš bija tāds izdarāms. Viņš bija vasarā, viņš bija mēnesi.
Jo ir tāds rezidents, kas arī ir gadu vai vēl ilgāk, vai pusgadu, kad varbūt tā nopietnāk jāplāno, bet man liekas, ka tas ir ļoti atsvaidzinoši. Vēl viena lieta, ko es iemācījos Horvātijā, jo tur arī bija gan vietējie bērni, un tie ir salinieki, kam laiks rit savādāk. Ar viņiem sarunāt neko nevar. Ja tu esi sarunājis mēģinājumu, 40 minūtes vēlāk, kad tu esi zvanījies, viņi saka, paga, bet mēs vēl ēdam saldējumu. Un man kā teātra kā mums bija mēģinājums, visiem bija jābūt 0-0. Bet viņi ēda saldējumu, ko es te cepjos. Un beigās sanāk, ka tā problēma ir tikai man. Viņiem visiem pārējiem viss kārtībā. Ka tas, kas iemācījos tur, ka tev ir jābūt gatavam pielāgoties šādā veidā strādājot, kas varbūt ir ārpus teātra kā institūcijas, pielāgoties un rēģēt, un nekad nepieņemt, ka tas, kā es esmu izdomājis, tā tagad būs, un caur sakostiem zobiem tā būs. Bet, ja es tā mazliet par savām pārdomām varu teikt, man dzīve kļuva daudz pozitīvāk brīdī, kad es sapratu, ka pasaulē nav jābūt tādai, kāda es viņus iztēlosies, kad viņi ir tādi, kādi viņi ir. Un problēma bieži vien ir tajā manā attieksmē tikai. Tas, ka man liekas, ka kādam ir jādara tā, tāpēc, ka man tā liekas, un tā varbūt arī ir pareizi. Tā var gadīties. Tā var gadīties, bet tā nav. Bet tas arī, ko mēs runājam pirms tam par to priecīgumu. Un tas arī ļoti bieži, man liekas, rodas tas nepriecīgums no tā, ka tu esi izdomājis, kā ir jābūt, un kāda ir jābūt pasaulē, un kā ir jābūt citiem cilvēkiem. Jā. Un kā viņiem ir jāpalīdz manā dzīvē, lai man būtu vieglāk. Piemēram, bērns un vecmāmi, ka viņām obligāti ir jāpieskata, jo tā taču ir rakstīts grāmatās. Kā nē. Vai arī, man liekas, arī ļoti forši tas teikums ir, ka ļoti vērtīgi ir pieņemt, ka visi stāsti nav par tevi. Un tā tas tiešām ir, un ir daudz vieglāk dzīvot, ja tu saproti, ka šis stāsts visi nav par tevi. Tas ir kaut kas, kas palīdz atslābt, un man liekas, tā daudziem cilvēkiem darētu saprast. Un nav tā, ka visi visu laiku domā par tevi. Jā, un ka visiem interesē. Jā, un paliek vieglāk. Ko es par to arī domāju, ko par mani padomās, ak, Dievs, ko vispār nedomās, labi, ja viņi atcerēsies kaut ko. Jā, tas palīdz. Noņem to kaut kādu, kas tas par kaut kādu domāšanas smagumu, lieku atbildību. Varbūt tas ir, tikko aizdomājos, varbūt tas ir no kaut kādiem tiem bērnības izteicieniem. Es gribētu teikt, ka tā arī ir kaut kāda mūsu mentalitāte, kas nāk ar kaut kādu ģeopolitisko visu stāvokli un visu kopā. Es domāju, ka arī tas, un man liekas, ka kaut kā, pat cik es daudz strādāju ar bērniem, jauniešiem, viņi arī mainās. Pa paudzēm, jā. Un tas, ko par mums padomās un ko citi teiks, tā, man liekas, ir tāda kaut kāda lieta, kas nāk. Bet vēl joprojām? Es pēc manas pieredzes, bet varbūt es vienkārši tā mani sanācis, man šķiet, ka aizvien mazāka, bet kopumā man liekas, ka tā ir kaut kāda, jo citām arī, tāpat tur, teiksim, tajā rezidencē esot, kaut kur redzēt, ka ir kaut kādas citas kultūras, kurām tas nav tik svarīgi, ka tu esi ekspresīvs, kāds tu esi, un tu pilnīgi vienalga. Es tagad ārdīšos un kliekšu centrālā laukuma vidū, kā to dara karstasinīgāku tautu pārstāvi, un tajā brīdī viņiem pilnīgi vienalga, ko par tev padomās. Vai es neatnākšu uz to mēģinājumu, jo sēdu saldējumu, man vienalga, ko tu par man padomās. Sēdu saldējumu. Protams, ka tur tā vienmēr nevajag darīt, jāciena citi cilvēki. Es tā noteikti negribu teikt kā tādu piemēru. Tā ir, piemēram, mums tā kultūra, pašdarbības, piemēram. Pašdarbība ir tas, ka tāds pazem, kā vārds pašdarbība, tas brīvā laika patīkam pavadīšanas laiks. Pašdarbība vienmēr liekas, tie profesionāli pašdarbība kaut kas zemāks, bet cilvēki, kas grib labi pavadīt savu brīvo laiku, es vispār viņus abrīnoju. Gan tie skoristus, gan tos dejotājus. Un tiešām to strukturētību un būt tajos mēģinājumos. Es, piemēram, nevaru iedomāties. Es tā iedomājos, es pieaugušs cilvēks 5 stundas par velti stāvēšu dziesmu svētku estrādē, kur ir nenormāli kārsts, visu laiku stāvēšu kājās, man neļaus apsēsties, lai izmēģinātu. Ir skaistā kopība, ir tā dziedāšana, bet es domāju, tā apziņa, ka tev tur jābūt, nevis es, piemēram, aizlūgtos apēst saldējumu. Kaut kā vai papļāpāt ar draugiem, bet nē. Arī tas, ka tu esi, ka tu pēc darba vēl ej.
kad tas viņa jau parastās lietas, es bišķiņ amatieru teātris, esmu satikusi kaut kur bijusi pie viņiem, kad tas sākās 8 vakarā, un tas ir līdz 11 pēc darba, un nākamajā rītā tu atkal celies un aiz darbu, un kaut kā... Tas droši vien prieks un atsveic. Varbūt mēs vienkārši esam pārāk daudz tajā vidē, un līdz ar to mēs jau esam noguruši, un tāpēc nevaram... Tas gan, jā, tas noteikti tā. Tev patīk ļoti ceļot. Jā. Un tas jautājums laikam būtu tāds, bet viņš droši vien nav īpaši labs jautājums. Kura valsts varbūt tev ir iespējusies visvairāk atmiņā, vai kur tu ieteiktu, tas noteikti ir jāredz? Visas jau. Man īstenībā tiešām liekas, ka tā ir ceļošana, tā ir vislabākā investīcija vispār. Un man liekas, ka tā ir tā lieta arī, kas liek pazaudēt to prieku un, kā tu teici, kļūt par tiem rūgtajiem, pieaugušajiem un kaut kādiem tādiem dzīves nomāktajiem, kas domā, ka tikai tā, kā es esmu izdomājis, ir taisnība un pasaulē ir jābūt tādai, bet tiklīdz kā tu sāc pārvietoties laikā un telpā, tu saproti, ka tā pasaule ir liela un plaša un cilvēki ir pilnīgi visādi un ka tu vari būt jebkāds un ir pilnīgi okei, ka tas cilvēks man blakus ir dažāds, jebkāds, un viņš arī grib justies, kā viņš grib justies labi, un ka tu daudz kļūsti pieņemošāks, mierīgāks, iekļaujošāks. Bet, man tiešām patīk pilnīgi visas vietas, kurās esmu bijusi. Bet kāda tipa ceļotājs tu esi? Dažāds. Tad pēdējā laikā arī tādas, ar tādiem pārtraukumiem, bet eksotiskākas vietas, bet arī tā, kas iespējas atmiņā pagājušā ziemā es biju Kenijā. Stāsti. Uz cik ilgu laiku brauc? Es nebiju, bet, tāpēc, ka tas ir parasti tādu vienu, šogad varbūt sanāks 2, bet es arī sezonas vidū, un tā ir tā lieta, kas ir forši, ka tu neesi štata nekur mākslinieks, jo es parasti vienkārši sezonas vidū ļoti laicīgi zinot, kad D vitamīns sāks iet uz galu organismā, tad vienkārši šo ziemu tas būs Filipīnas un tas gals. Bet pagājušajā ziemā tā bija Kenija, un kas ir absolūtā Āfrika. Viņa ir absolūti fantastiska. Es biju bijusi pirms tam Āfrikā, no Āfrikas tikai Marokā, kas man arī ļoti patika, bet Āfrika tiešām tā kā rāda filmās ar sarkano zemi un daudziem bērniem, kas skrien tajās skolas formiņās, bet bez kurpītēm, absolūtā nabadzībā, blakus tam autobusam un kliedz džambo, un vienkārši grib tevi ieraudzīt. Un tā nabadzība ar to krāsainumu un to prieku, un turpat kaut kur aizmugurē iet tas zilonis, un tā mamma tajās krāsainajās lakatos ar to piesieto bērnu un nes to ananāsu uz galvas. Tur, kaut kā man, tie ceļošana, laikam es sapratu, priekš manis ir tas, ka tu saproti, ka tā tavas problēmas tomēr ir tas puteklis. Un tas arī tomēr kaut kā, tu saprast, ka tā pasaule ir liela, un tu esi mazs, nevis, ka es esmu liels. Un pasaule ir maza, un viss ir tikai par mani. Jā, man teikam, tas arī patīk. Man patīk tā sajūta, ka tie kā lidmašīnā, un viņi paceļās. Un tu redz, ka tā ir tava milzīgā lielā pasaule, ar to savu milzīgo lielo notikumu, nezinu, tur kaut kādu tavu iekārtoto vidi. Viņi paliek tādi mazāk, un vispār viņi vairs, tā kā jā. Tajā Āfrikā, protams, arī tas tiešām ir tas safāri ar tiem dzīvniekiem, jo, kā jau mēs runājam sākumā, es esmu tas dzīvnieku cilvēks, un ka tiešām tie ziloņi, kas tev iet tur blakus, tie milzīgie dzīvnieki, un ka viņā ir viss tas miers un kaut kāds tāds izciltīgums, un tā, ka, teiksim, tu esi kaut kādā problēma situācijā šādā Rīgas pelēkā rudenī, un tad tu vienkārši tā iedomājies, bet tur tālumā kaut kur Kenijā ir tas zilonis. Kurš tur tā lēnām slīd pa to savēnu, viņam nekas no tā vispār. Ka tā saprast to pasaules kaut kādu lielumu un apjomu, kas man liekas forši. Bet tev nebija bišķiņ bailīgi arī? Man liekas, ka es nezinu, kāpēc. Varbūt tāpēc, ka es nostījos kas Latvijas, Etiopijā, vai kur viņi tur bija aizbraukuši. Tā arī tā. Man ļoti gribētos piedalīties kādam tādiem raidījumiem, kā tur Karaļa taka vai vēl kaut kur Tadžikistāna viņi brauc. Tādā veidā ceļotu, ej pārgājienā par nezināmu vietu, bet tur bija tāda, man liekas, tā kā, tāds kultūras šoks. Man pat kā skatītājiem, kas lika, kāpēc lai satrauktas, bet kaut kā tā. Zināt, arī tādā Kenijā, protams, ka tur ir
Es laikam neesmu tik tu nekur tu patiesībā, jo tur tiešām ir tā, ka mūsu ādas krāsas cilvēki, tur nav uz ielas vispār. Un tur patiesībā tie cilvēki, kas kaut kā par tevi tur, viņi rūpējās par to, lai tu nenonāc vismaz. Es neesmu laikam arī tāds, ka es viena pati varētu, tā kā saka, tajā backpackerī aizbraukt un nonākt. Varbūt man līdz tam vēl jāaug, es paredzu, ka varbūt nākotnē. Uz Hamburgu tu esi tikus jau, tā kā tu vari aizbraukt. Uz Portugālu var Eiropā, jā. Vispār, jo patiesībā, jā, tā man mīlestība, viņa jau ir sen arī no bērnības, bet kaut kā tā, es arī ilgākais laiks, kur esmu bijusi viena pati, kas ir interesants brīdis, es neilgi pēc akadēmijas beigšanas nostrādāju pusvasaru Venēcijas bienālē par ekspozīcijas uzraugu, respektīvi es biju tas latviešu cilvēks, kas dzīvo tur uz vietas. Un tā sajūta, ka tu vienkārši esi te turistu pilsētā, es tagad dzīvoju, un tur ir tie turistu pūļi, kas tur visi tajā Marko laukumā klīst, ka tu esi iemācījies, es eju uz darbu, man ir jāslēdz vaļā ekspozīcija, tur es neatceros, cikos bija 10 vai kaut kāds vienkārši tie mēlkoņiem grūdi tos turistus malā. Kaut kā. Un tu arī kļuvi par turistu ienīdēju? Es īstenībā, es smieklīgi, es tiešām iemācījos, ka tas cilvēks, viņi tā pastum, viņš skatās uz to māju, viņš nemaz nepamanā, ka viņi tā vienkārši pastum malā, un tas viņi sāk tā maigi pabakstīt, jo Venēcija tur kājām jāiet 40 minūtes, jo tur nav sabiedriskais transports, to vapareto, tu vēl ilgāk brauks apkārt. Tā bija tā sajūta, kas tev iedeva to, ka patiesībā tu vari būt jebkurā vietā pasaulē, un tas viss ir kaut kā no tevis paša atkarīgs. Un tas arī palīdz domāt par to savu dzīvi šeit uz vietas vai vispār par savu dzīvi, ka, ja tu gribi, tu vari jebkurā brīdī mainīt lietas. Jā, tas ir tas, par ko es esmu aizdomājusies par tiem rūgtiem pieaugušiem, tiem foršiem bērniem, ka ja tev tik ļoti nepatīk, Riku paņem biļeti, taču tev rokas kājas ir, tad, bet bieži vien, ja viņi aizbrauc un arī tur nepatīk, tad jautājums jau laikam ir par kaut ko citu, par to spēju ieraudzīt. Jā, jo ir arī cilvēki, kas ceļo, viņiem viss riebjās. Viņiem riebjās kafija, drausmīgi, riebīgi, negaršīgi. Un kā vispār, nevis, ka tas ir piedzīvojums, ka tev tik pretīgi kafija, es tev riedzēju to kafiju, tev nevar vairāk nākt. Protams, arī skaidrs, arī aizbrauc uz Āfriku, loģiski, ko es dabūju to travelers belly, tas taču loģiski, kas ir tas, ka tu vienkārši izdari visu pareizi, bet aizmirsti, ka nevajag zobus tīrīt tajā pašā ūdenī, viss. Un tu vari absolūti būt burkšķis visu to ceļojumu, tev var viss riepties, cik drausmīga šī Āfrika, un viss ir tik netīrs un tik pretīgs. Vai tu tajā pašā laikā vari, šitas ir štruns, Latvijā ir sniegs, un viss ir pelēks un riebīgs, bet es esmu Āfrikā, un turpināt ar to savu sāpošo vēderu sajūsmināties par to, ko tu redzi. Tev nebija tāda vēlme glābt? Tur? Jā. Vai palīdzēt, vai kā? Ne, tāpēc, ka tur tāda, vismaz man, es ticu, ka ir cilvēki, kam noteikti ir, un arī cilvēki, kas ar to nodarbojas, bet noteikti tas, ka tu saproti, ka tā dzīve rit tā, ka katrā vietā ir kaut kādi savi noteikumi, un tu arī saproti, tur ir ļoti var redzēt, ka it kā tur ir tie, kas glābi, kas izdomā darba vietas, kas uzbūvē milzīgi kaut kādu tērauda rūpnīcu, kur tas tā pati sieviete ar to piesieto bēbīti iet, un tur tādi milzīgi metāli, kaut kādi šie dūmi, un tā daba tiek piesārņota, ka ir skaidrs, ka tur ir visas tās kustības, kurām jānodarbojas, un cilvēkiem ir jāpalīdz tāpat tas dzeramais ūdens un visādas tur tās izglītības. Un tā, bet tā jau apziņa arī, ka ko tu tur pirmkārt tādu reālu vari viens izdarīt. Un tā bija lieta, ko mums teica visi tie, un to nevar nosaukt par gidiem, bet tie cilvēki, kas tev kaut kādas vai šofers, ka neko nedrīkst dot tīpaši bērniem. Tāpēc, ka tu iedos vienam kaut vai vienu končiņu, un tev būs apkārt 200. Tu viņiem nevarēsi iedot. Pat ja tev būs tās 200 končus, tad nāks nākamie vēl 300. Tad labāk nedot vispār neko. Un tā, laikam, ir tā sajūta, ka cik es varu, tad... Ja es aizdomājos arī par to dabu un tiem ziloņiem, es iedomājos tāds skaists zilons, un viņam kāja ķēdē, un blakus ir tāds nošņurts cilvēks, kas viņam biksta. Cik tāda mēs tādi. Bet arī tur, protams, esot, tur ļoti daudz arī tur mēs lauvu satikām, kas ir tāds, forša lieta ieraudzīt dzīvē tā kā to lauvu, kad, protams, tu esi tajā džipā un tā, bet tur arī, protams, tajā laikā tu uzzini arī to informāciju par to, kā viņi, piemēram, cieši arī liekas tādā Kenijā, kas ir supernaturāli, kur cilvēki dzīvo zaru būdās, bet arī tur, lauvas, teiksim, viņš ļoti cieši no globālās sasilšanas. Kādā veidā? Viņam tā, cik es sapratu, es ceru, ka es nekļūdos, ja kāds skatās vai klausās, kas ir gudrāks cilvēks par mani šajos jautājumos, ka
viņiem tur tas Lietuvu balanss izmainās, un tā zāle, laikam, kaut kādos gada brīžos tai savannās aug tik gara, ka viņas, vai tieši ir tik īsa, ka vai nu viņas nevar paslēpties no tā sava medījuma, vai viņas nevar saredzēt, samedīt kaut kādus tos mazākos dzīvniekus, ko viņi kādreiz, ka tas ir viss no tā zāles garuma atkarīgs, un kas kādreiz nav, ka tā ir tāda jauna lieta, kas nav bijis tā vienmēr. Kas arī tas ir, ka tu arī tajā brīdī ieraugi kādu to dabas vienotību. Mēs jau te varam Latvijā papriecāties par brīnišķīgo septembri. Bet mums arī golfstraume mūs brīdina, ka tie joki ir mazi. Jā. Tu domā, kā atdzies golfstraume? Tas ir tas, par ko runāju. Klimats īstenībā ir tāda viena lieta, kas man ļoti satrauc un interesē. Es atceros, man bija ģeogrāfijas skolotājs, es mācījos 9. klasē, tas bija sen. Un viņš toreiz teica, ka mainīsies tur viss un atdzisīs tā golfa straume un te būs tik silts. Tad viņš arī teica, ka te būs tik silts un tad Eiropā būs tik karsts. Man likās, kā? Mums ir tik lietains un augsts vasaras, bet ka tas tiešām notiek. Notiek tās izmaiņas. Bet tas nenozīmē, ka arī viņi ne tikai ka paliek siltāks, bet ka tās gradācijas notiek. Un es saprotu, ka tas ir tas, ko tā golfa straumes izmaiņas arī var izdarīt. Jo, cik es saprotu, tās vētras. Varbūt es arī kļūdos un atvainojos visiem gudriem cilvēkiem, kas šo klausās vai skatās. Bet ka tā golfa strauma notur to balansu, ka tas klimats ir tāds kaut cik vienmērīgs. Ka tas, ko tas izdara, ka viņi būs vai nu ļoti augsts, vai nu šausmīgi karsts. Un kad nav tas mērenums vairs nav. Interesanti. Tāpēc, ka tas notiek tik ātri. Un kaut kādā ziņā... Bet tā ir tā lieta, ko domāt arī par bērniem. Jo, ka mums tur liekas, tas jau bērniem tas kaut kas, bet viņi ir tie cilvēki, kas dzīvos tajā pasaulē. Un viņi arī ir tie cilvēki, kas dzīvos tajā pasaulē, kurai mēs esam atstājuši kaut kādas sekas. Un tāpēc man arī tas liekas svarīgs. Kaut kā... Un laiks rit ļoti ātri. Tas būs tūlīt, kad viņi būs tie, kas mums izmaksās pensijas. Tas vispār vēl viens cits stāsts. Vai mums, labi, tas ir tiešām tāds sarežģīts stāsts. Tas ir tāds bailīgs stāsts. Bet par to laika ritēm tiem bērniem, kad te ir mazi bērni, tad liekas, ka viņi būs bērni mūžīgi. Un tad, ko tad, un kaut kā... Man liekas, ka mums, kā vecākiem, ir baigi jāapzinās, un to es tagad gudri varu spiedalīt, tāpēc, ka manai meitai palika 16, un es sapratu, cik ārprātīgi ātri paiet tā bērnība. Un ka mums ir tomēr jāatrod tajā savā grūtajā, aizņemtajā, kas tik mums vēl pašam sava dzīve jāizdzīvo, darba dzīve jāizdzīvo, attiecību dzīve jāizdzīvo, bet tam maziem bērnam tā ir tikai viņa cilvēka vienīgā bērnība. Un viņa nebūs ilgi. Tā kā, jā. Un tā man ir liekas tā lieta par tām bērnu izrādēm, ka tā ir tā foršā mazā nodeva tam vecākam, kurš atnāk līdzi, ka viņš arī var to vienu, kaut vai uz to mirkli, kaut kā atgriezties tajā bērnības, varbūt sajūtā, kurā tu domā, vai ar šo sunītu viss būs kārtībā. Un pēc tam par to runāt mājās. Jo bieži vien, ko tu runās, vai tu esi paēdis, kā tev gāja skolā, labi, jā, tad savāc savu istabu, bet nav šīs te, kaut kā grūti uzsākt tās lielās skaistās tēmas. Tieši tā, vai kā tu domā, vai tā meitnīt rīkojās pareizi, vai tu tā... Vēl arī viena lieta, kas man liekas forša, kas vispār ir forša teātrī mūsdienās, ka tu vienkārši var pasēdēt ar kādu blakus to stundu vai vairāk, un pat nesarunājoties. Vienkārši, ka jūs esat kopā, un man liekas, ka tā kopā būšana, kas nav vienmēr saruna, bet arī, kaut vai ar tiem bērniem, kad jūs vienkārši sēžat kopā un skatāties vienu lietu, kas, man liekas, tādā tumšā telpā, kur nav ne telefons, nekas. Jūs kaut kā esat, stundu līdz 2 uz kaut kādu viena tāda viļņu, un jūs ejat tas viss ceļš, kā es vienmēr saku, ka tas tā arī, tas ir teātris, kā ne tikai tā izrāde ir tā pieredze bērnam, bet arī... Ja tas ceļš. Jā, viss kopā, viss arī... Man liekas, ka daudz skaistāk atmiņa ir, kā mēs kopā gājām, vai pirms tam nopirka saldējumu, vai pēc tam, dažkārt ir teātri, vienalga, vai neko, bet kopā gāja, kopā bija notikums, kopā nāca mājās, jo alternatīva atmiņa, vai ne, mēs katrs sēžam savos gadžetos. Jā, ikdienas tas ritms kaut kā apēdas. Tētis sēdēja savā gadžetā, mamma savā un es savā. Jo kādreiz vēl būtu vēl apvienot televizors. Tā kā visi sēdēja un skatījās, nezinu, tur
muldu, hameleonu rotēs. Vecmāmiņa skaties, tad visiem bija jāskatās, tie, kas atradās istabā. Nu, vienalga, vai panorāma, vai kas tur bija, vai filmas kaut kādas. Jo arī mamma nāca pasties, mēs tagad, jā, forši. Bet nē, kad tā mamma skatās to pašu, ko es, viņa skatās jau stundu un vairāk. Un jā. Kas, tā. Atrasties ar bērnu vienā informācijas laukā. Jā, es nebiju tā aizdomājusies. Bet, tas nemaz nav tik bieži ikdienā tas nav. Bet tu esi tāds jau no sava gala tā kā teātra režisors. Tev nekad nav gribējis uzņemt kādu filmu? Sākotnēji nē, bet jo laikam ritot ar vienu, kaut kā aizvien vairāk. Bet man ļoti patīk tās iespējas arī, ko piedāvā teātris, kas ir kaut kādas tādas, tādu fantastisko pasauļu radīšana, ko piedāvā tieši bērnu izrādes. Kāpēc es varbūt absolūti neapzināti esmu kaut kā nonākusi šajā vilcienā arī mazliet. Kas kino ar Latvijas budžetiem, protams, varbūt bišķiņ grūtāk ir, tā. Bet kopumā aizvien, teiksim, tā laikam ritot, tas sāk interesēt, es teikšu godīgi. Jā, pirmām kārtām es tev novēlu uztaisīt pieaugušo filmu, bet man liekas, ka mums totāli arī trūk tad bērnu filmas. Kaut kad ik pa laikam mums ir. Bet vāciešiem ir, Latvijas televīzija ir pilna vācu bērnu filmām, bet labi, tās nav tādas. Jā, bet diezgan grūti, man liekas, tas ir baigi piņķerīgs darbs, bet es ticu, ka to var kaut kā, jo tur visur priekšā uzreiz Disneys stāv. Kur arī, protams, es tieši vienkārši pirms iesēdēm man bija pelnušķīti, kurus mazliet papētīju šo, un tad reiz ir tā, ka tu skaties to un liekas, vai, kāpēc? Disneys domā ar to savu narratīvu stāstu vai ar piķi? Vai naudu? Nē, kaut kā ar to narratīvu un ko tas iemāca. Tagad jau paliek labāk un varbūt, ka tā arī... Tagad bija tā, piemēram, man tā sajūta bija, bišķiņ pastoties tās filmas, varbūt tu man droši oponē. Manā bērnībā princis glāba princesi. Tagad tikai tā kā meitenes glāba puiši, es domāju, vai nevarētu būt tā kā kaut kāda kaut kāda aizslīd, kaut kā pilnīgi pretēji, kaut kā pa vidām taču varētu būt abi. Jā, es domāju, ka tam ir jāaiziet, tas ceļš vienkārši viņš jāaiziet. Lai tas nonāk līdz tam. Jo skaidrs, ka tas ir kaut kas ir mazliet ticis apspiests, viņš jādabū un ir ar to pretējo. Jāatdzerās, kā teikt. Un tad jāparāda, ka var arī šitā, un tad gan jau, ka viņš jau es absolūti, kā jau mēs kaut kur arī pieskārāmies par tām meiteņu sieviešu pozīcijām, vai kas tieši ir vīriešu pozīcijas, es absolūti uzskatu, ka ir forši, ka meitene nav tikai princese un tā, ka tikai puisis izglāba, princis izglāba, man liekas forši arī, ka var būt tā, bet es piekrītu arī tam, ko tu saki, ka tā ideoloģija, viņa tiek mazliet tā kā sapumpēta. Puisis neko vairs nevar. Jā, bet es domāju, ka tas būs, ka viņš izlīdzināsies kaut kādā brīdī. Jo tas, kas ir, ko man liekas ir labi kaut kā pieņemt, un es skatos, ka tas arī, ka tu vari būt jebkāds, un katram tās īpašības, ka viņas nav atkarīgas no dzimuma. Kad, teiksim, tu kā sieviete var rīkoties vīrišķīgi, bet ka tā nav tāda obligāti dzimuma lieta, vai kas tevi padara kā uzreiz par kaut kādas tādas stereotipiskas lietas. Un patiesībā var būt jebkā. Tā, man liekas, arī tāda viena svarīga īpašība. Lieta, ko saprast par sevi vai par cilvēkiem apkārt. Pieņem to, ka var būt jebkā. Bet tas ir tikai normāli. Jā, bet tik patīkami kaut ko pieprasīt. Un tad tās mazais ego tiek apmēr. Mēs atgriežamies pie tiem ceļojumiem, jo tu ieraugi vairāk to pasauli, jo tu saproti, ka tiešām var būt jebkā. Un ka tā tas vienkārši notiek, un tu ar savu viedokli brīnišķīgo, milzīgo var arī pasēdēt. Man žēl, atklāt sakot, es varbūt ceru, ka ir ierakstīta tā izrāde, vai arī, varbūt, ka viņi vēl rāda. Nebiju, nezinu, neatceros. Jā, viņi ir ierakstīti kādreiz. Viņi ir ierakstīti. Jā, viņi drīz būs zipā. Ai, cik forši. Jo tā izrāde ir par tiesas sēdi, par Viktora Arāta tiesas sēdi. Un tā tēma, ko tu tur aizskari, tā ir pilnīgi pretēji bērnu tēmām. Es tur biju noformulējusies kaut kā par to tiesiskumu vai tās mūsdienu tiesas bezspēcība pret
vai ļaunumu vispār var tā notiesāt, un vai mēs tā politkorekti un esot humāni, viņš, piemēram, ir bijis tik nehumāns, un mēs ir tā kā... Jā, man tādas daudzas pārdomas, kuras es pašlaik uzreiz nevaru noformulēt. Bet viņas ir ļoti forši, ka viņas tādas ir, jo patiesībā tā izrāda kaut kā par to arī, tas ir tas, ko tā izrāda sevi iemieso, teiksim tā. Jo tur tieši ir par to, ka tās mūsu rietumu demokrātiskās tiesas metodes, kā vienā brīdī, tā vismaz no malas skatoties vai lasot šos tiesas dokumentus, vienkārši šauj sev kājā ar visām šīm, jo tur kāda arī tie tiesneši citē, ka mēs nedrīkstam pieļaut, lai Arāja kungs mirst tiesas zālē, jo Vācijā mēs nedrīkstam pārkāpt cilvēktiesības. Bet mēs runājam par cilvēku, kurš ir nogalinājis 10 000 citu cilvēku. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi pievērsties tādām vēsturiskām personībām, un arī ne tikai pozitīvām, bet arī negatīvām, apzinoties, ka mūsu nācijā tādas ir un par tām runāt. Jo pretējā gadījumā, ja tu to nedari, tad man liekas, ir kaut kas līdzīgs kā Krievijā. Tas tāds eskepisms, ka tā problēma neeksistē. Viņa nav. Es skaidrs, ka tā jau nav... Tā nav tāda šodienas problēma, bet mums šī sajūta par to, ka par to ir jārunā, radās kaut kādā konkrētā laika brīdī, kad notika, kad sākās karš Ukrainā, kur tu sastopies ar kaut kādu ļaunumu un tās kaut kādas iekārtas vai sistēmas bezspēcību viņas priekšā. Un tad, protams, kad tu sāc kaut kā skatīties, kur tu vēl kaut kādā pieredzē redzi kaut ko līdzīgu, un tad, Arājs bija tas, kas izpildēja. Man liekas, ka man tev gribētos oponēt. Jā. Man liekas, ka tā ir diezgan, īstenībā tā ir ļoti aktuāla tēma. Tas par mūsu bezspēcību un par to mūsu kaut kādu nespēju noticēt, ka tagad 21. gadsimtā īstenībā, un tas man tāds beigais šoks, kad mums gribas ticēt, ka tā pasaule kļūst labāka, mēs esam gudrāki, bet es, piemēram, nevaru saprast arī, no kā rodās vispār tā vēlme karot. Bet tur, man liekas, svarīgi kaut kāda tā līdzatbildība kaut kur, jo ir tas Hannas Ārens formulētās, tas ļaunuma banalitātes, tas... tāds formulējums vienā no viņas izdevumiem vai grāmatām, vai kā to varētu nosaukt, ka tas ļaunums, ka viņš patiesībā, ka tajā visā birokrātijā un kaut kā tajā, ka tas nav, bieži vien tas nav tikai viens cilvēks, ka to ar savu kaut kādu pasivitāti vai būšanu blakus, it kā es tur pagadījos vai kaut kā, ka patiesībā, ka tā ir tāda milzīga... kā tu pasaki, ķēde vai tāds organisms, kas patiesībā varbūt tas iedīglis ir kaut kur no kaut kādas viena cilvēka galvā radies, bet ka tas ļaunums, ka viņš tiešām ir tāds brutāls, riebīgs, neizskaidrojams, un tas bija arī tas, kad mēs iestudējām šo izrādi par Arāju, ko mums šausmīgi tur pārmet pirms izrādi bija, kā jau klasika. Bet kāpēc pārmet? Ko pārmet? Ka mēs vispār to darām. Kā jau pirms izrāde bija iznākusi, mēs dabūjām vienkārši visārprātīgākās šausmas no cilvēkiem, it kā viņi jau to izrādi būtu redzējuši un zinātu, kas tur ir, un kā tik mēs netikām zākāti. Tur... Tā kā ar domu, ka jūs aizstāvēsiet viņu? Vai? Pilnīgi visās iespējamās variācijās. Viena bija par to, ka mēs aizstāvēsim tādu, no kurienes jums vispār šo naudu, jums tur, nezinu, tur tādi un tādi fondi to ir apmaksājuši, jūs tur esat uzpirkti, tad tur bija kaut kādi, ka mēs tur esam... Tur, nezinu, Krievu kaut kādi, pilnīgs vienkārši ārprāts. Un tad es domāju par to, ka pat tā izrāde pat nebija iznākusi, atlika vienkārši parādīties informācijai par to, ka tāda būs. Un tad tas jautājums, ja mēs kā sabiedrība sevī kultivējam visu šito, atvainojos, bet kaut kāds, nezinu, kā to nosaukt par samazgu ārprātu, ko mums nav grūti vienkārši izvemt uz cilvēkiem, vispār pat nezinot, neredzot, tad par ko mēs vispār brīnamies, ka pēc tam ir kaut kādi rezultāti tādi, kādi viņi ir. Ka tas jau, ka tas nesāks no kaut kādas tādas vienas, ka tāpat kāds tā pateica un tagad tā visi iet kā aitas, bet tas kaut kur vārās. No kurienes tās bailes, no kurienes tās tā
tā agresija. Labi, tā ir ļoti sensitīva tēma, bet es piedalījos viens filmas tīzerī, bet filma bija dzīves tās bija mazliet tā kā būtu par tā kā arāju, ja? Un man liekas, ka tā, nezinu, tur citas valsts jau sen būtu uztaisījuši tādu stāstu. Vai par antivaroni, antivaroni šajā gadījumā. Un tā, kāpēc? Ar neiedienāli, bet kaut gan tīzers bija labs. Tas tā. Bet no kā, jā, ka tās bailes skar tādas sensitīvas tēmas. Jā, es kaut kā novēroju, ka tā ir vienas paudzes patiesībā lieta. Tās paudzes, kas ir jaunākas, viņām nav problēmas. Daudz nezinu. Jā, viņi nezina, bet... Mēs vēl zinām, bet man liekas, ka 20 mīnus vispār tā kā... Bet arī pieņem to faktu, ir kaut kāda tāda... labi, ir bijis šāds cilvēks, jā, viņš bija latvietis, viņa grupējumā bija latvieši. Un kāpēc mēs tagad par to nerunāsim? Jo tas, ko aizskar tieši šis fakts, ka šis cilvēks bija latvietis. Tas jau tāpat, lai tu tiktu kaut kādai problēmai, tev par viņu ir... Tu jau nevar viņu... tā kā terapijā. Jo tu vairāk kaut ko apspiedīsi un izliksies, ka tā nebija, jo vairāk problēmas tas radīs pēc tam. Kaut kāda tāda... Kaut gan no otras puses, tas ir... Dažreiz šie viedokļi ir apgrūtinoši, bet kā tu esi trāpījusi tādai tēmai, kas rezonē sabiedrībā. Man liekas, ka tā ir tāda režisora veiksme un kaut kā trāpīt tādas tēmas un ceļus tādas tēmas, kas rezonē. Kā tu nolaic līdz savām tēmām? Tā kā... Ļoti dažādi patiesībā, bet pārsvarā, jā, tas ir kaut kā, es jūtu to, ka tas nekad nenotiek, kā saka, tā vienā dienā. Jo bieži, jo vairāk tie studējumi tā kā krājās rindiņā, jo vairāk es pamanu, ka ir kaut kāds tāds, ko es nekad nepamanu procesā, bet pēc tam izdarot secinājumus, es redzu, ka īstenībā tur bijis kaut kāds ceļš līdz tam. Un tas var būt ļoti dažādi. Tas var būt, ka esmu kaut ko izlasījis, kaut ko ieraudzījis, kādu saticis. Ka tur tiešām tādās filmās, kur tie puzles gabaliņi kaut kā saliekās un tā līdz tam nonāc. Bet, kā jau es minēju, ir iepriekš, strādājot tādā kvadrifronā, tas bonus ir tas, ka mēs to repertuāru varam veidot ļoti tā fleksibli laika ziņā, ka nav tik ilgi uz priekšu jāparedz lietas. Un šis te, neatceros, viņš tapa kaut kā ļoti tajā, šodien šī ir notikuši šāda un šāda lieta, mēs jūtamies šādi, un pirmizrāde varbūt jau pēc, 6 mēnešiem, ja tu pagūsti visu, kas ir saistīts ar KKF un visiem projektiem, ka tu patiesībā ļoti uzreiz tā akūti vari reaģēt, un tas, ir tāds bonus. Bet, un kāda tēma pašlaik tev galvā? Īstenībā tas, ko mēs minējam, tā ekoloģija, man arī kaut kur ir tā ļoti... Man jau viņi ļoti daudzos darbos ir bijusi. Kaut kādas man bijuši tādi ļoti konkrēti. Man tīsmā tikko Pelnušķītē arī bija ļoti tā ekoloģijas tēma, kas interesanti liekas daudziem. Bet viņi tur, man liekas, ļoti labi ieguļās. Un vēl bija tāda izrāda ēdienas dārzs Dērtīda ielā, kur arī bija, restīvi, tā kaut kāda ekoloģijas lieta, kas man arī interesē. Tie milzīgie atkritumi, ko mēs ražojam. Bet īstenībā, tā, ka tīpaši pats bezjēdzīgi. Jā, mēs jau Eiropu tagad baigi cenšamies un daram un salmiņu, bet aizbrauc kaut kur tur, tieši tas gals tur Indonēzija un viss tas, kaut kādi tie paši Balī, kur vienkārši tie cilvēki, viņiem nav vispār nekāda atkritums. Kenijā jau arī. Viņi jau lielākā daļa vienkārši kurina uguns, vienkārši viss nav atkrituma mašīna kā tāda lielākā daļā. Tur vienkārši viss uguns, kurās. Un mēs te Eiropieši tur šķirojam, mazgājam katru tur, kaut kādu mazāko lietiņu. Tas arī tas, ka tā pasaule plaša, tas ir no vienas puses forši. Mums likās līdz šim, ka viņa ir plaša. Bet īstenībā, tagad, kā tās jaunatīstības vēl, kaut kā te notiek tas, kas mums notika, varbūt, milēnijumā, ka plastmasa ir forši, bet tikai pēc tam, ko tagad ar to plastmasu darīt. Kad tā kā saka, tie cilvēki, kas tur, sērfo kaut kur, kad tajā galā, ka tiešām tu esi uz tā sērfa dēļ, un tev vienkārši tāds iepakojums iesitās sejā ar kaut kādu tur kāds ir ēdis. Ka tiešām tas miskastes vilnis vienkārši veļās tajā okeānā. Bet mēs Latvijā, mēs šķirojam, un kas ir super forši. Mūsu burbulī, mēs par to esam priecīgi, bet ir vesels burbulis, kas tā kā... Jā. Bet tā burbuļa lieta tā arī ir tieši, tāda viņa arī ir. Jo es arī nesen redzēju, ka vīrietis vienkārši tā nometa papīru uz ielas, un man bija nenormāls šoks. Bet arī, tas ir... Tā ir audzināšana. Tas ir burbulis.
Man bija jāpaceļas, tā nevarēja mest. Man bija uzreiz skrien pakaļ un pacēl. Es vienkārši tik normāli noškājos, jo es to kaut ko tādu nebiju redzējusi. Es nezinu, cik sen. Un es, protams, tā kā ieraudzīju, pacēlu, un vēl bija 3 cilvēki, kurš tā paskatījās, bet tad vēl bija 4, kur tā kā vispār pat tam nepievērs uzmanību. Nu, ko man jāsaka, milzīgs paldies, ka tu atnāci. Tiešām man bija ļoti interesanta saruna. Un paldies, ka uzaicināji. Jā, un tu man daudzās lietās ļoti iedvesmoji un arī būt drosmīgākai izvēlēties, kā teikt, savu ceļojumu galamērķus. Jo pasaule ir tiešām liela un plaša, un tas ir tas skaistākais, kad tu iekāpi lidmašīnā. Un arī tā Kenija. Cik tu lidoja? 2 dienas? Līdz viņiem mazāk? Mazāk. Tur bija kaut kāds 11 stundas. 11 stundas. Jā. 11 stundas. Jā, tas nozīmē, iedomājies, pēc 11 stundām tu esi pilnīgi citā realitātē, pilnīgi citā sociumā, pilnīgi citā visā. Tas nozīmē, ka mums tiešām jābūt atbildīgiem pret mūsu pasauli, jo pasauli ir maza. Pasaule ir maza, bet tajā pašā laikā ļoti liela, kas ir, man liekas, tas foršākais vispār tajā visā. Nekas nav sīks. Neviens nav par mazu. Jā, tas gan jau. Kā saka? Arī tas par tām bērnu izrādēm. Jā. Atā. Klausies Nacionālo.